Kamēr tu klausies šajā ierakstā, lūdzu nevadi auto vai kādu elektrisku ierīci. Iekārtojies ērti, atslābinies, aizver acis, lai tavas rokas un kājas nav sakrustotas, atbrīvojies. Ievēro, kā tavs krūšu korvis paceļās un nolaižās. Tu dziļi ieelpo un izelpo. Tas turpināsies visu laiku cauri šim dziļajam atslābināšanās procesam. Šis hipnotiskais transs ir sākuma punkts priekš tevis un tavām pārvērtībām. Šim procesam ir tik daudz pozitīvu punktu, ieskaitot to, ka tev mainīsies domas un ticības par motivāciju. Tas tev palīdzēs atgūt kontroli par savām domām un emocijām. Palīdzēs tev kontrolēt savu dzīvi. Tu sapratīsi, cik viegli ir mainīties, ja tu mainīsi savas domas un ticības. Koncentrējies uz savas sejas muskuļiem. Viņi paliek maigi un atslābuši. Lieliski. Tagad pāris reizes dziļi ieelpo un izelpo. Ar katru izelpu šis iekšējais miers paliek arvien stiprāks un arvien dabiskāks. Šis miers ir kustībā no tavas galvas līdz taviem kāju pirkstu galiņiem, no augšas līdz lejai, no iekšas uz āru, no ārpuses uz iekšpusi. Šī sajūta ved tevi okeānā, piepildītā ar mieru. Lieliski. Miers un laime ir harmonijā. Lieliskā līdzsvarā ar tevi. Šajā brīdī tev nekas nav jādara, nevienam tevi nevajag šajā momentā, un tev nekur citur nav jābūt. Tev pat nav jābūt pie pilnas apziņas, lai klausītos manos vārdos. Bet tevī būs pārmaiņas. Manas balss tev dosies līdzi, paliks ar tevi, izveidos paliekošas pārmaiņas tevī. Šis dziļais atslābums nav tas pats, kas miegs. Tu visu dzirdi un saproti lieliski. Ja jebkurā brīdī tev ir vajadzīgs, tu atvērsi acis un būsi pie pilnas saprašanas, jūtoties svaigi un mierīgi. Bet šajā momentā koncentrējies uz šo miera okeānu. Jūtoties mierīgi un atslābusi, jūtoties silti un maigi. Es skaitīšu atpakaļ no 10 līdz 1. Un kad tu dzirdēsi katru vārdu ar mieru un atslābumu, tu dosies tālāk mierā. Tu sāc just absolūtu garīgo un fizisko atslābumu. Tavs lieliskais prāts pat var aizmaldīties un aizvilināties kaut kur, pat pazaudēt katru mierīgo maigo vārdu, ko es saku. Un tas viss ir lieliski. Tā ir vēl viena maza daļa no tava īpašā laika šeit šodien. Tavs laiks, kad tu vienkārši vari izslēgt visu pasauli sev riņķī. Un tu sāc patiešām visu palaist vaļā. 10 dod sev atļauju atslābt un sekot šim brīdim un manai balsī. Pat maigajai mūzikai, ko tu dzirdi. 9. Šis ir perfekts laiks un vieta, lai tu palaistu vaļā visu. Palaistu vaļā pat to domu, ko tu domā, kas hipnoze ir, kas hipnoze nav. Kā šim vajadzētu vai nevajadzētu justies? 8. Tu turpini ieelpot visu mieru. Un es izelpu, palaid vaļā visu satraukumu un raizi.
domas, sajūtas un pat tavas darbības. 7. Visas skaņas un kustības šajā istabā un ārā no tās izgaist. Šajā mirklī nav nekas svarīgāks par manu balsi. 6. Mierīgi sajūti tavu lielisko ķermeni, prātu un dvēseli. 5. Tu esi pusceļā. Atļauj šim apslāpumam dubultoties ar katru mierīgo ieelpu un izelpu. 4. Dodies dziļāk, pat dziļāk saiknei ar sevi un savu iekšējo būtību. Ar atļauju izveidot jaunas domas, jaunas sajūtas un ticības. 3. Tu atbildi perfekti. Tu klausies perfekti ar savu zemapziņu. Kamēr tavs prāts vienkārši dodās tālāk un 100 reiz tālāk miera stāvoklī. Lieliski. Viss ir tā, kā tam ir jābūt. 2. Dodies dziļāk savā iekšējā prātā, tajā daļā, kurā ir pieeja visām atmiņām un dziļākajai saprašanai. Daļai, kura tevi dziedē un tevi aizsargā. Lieliski. 1. Tu dodies iekšā lieliskā dziedinošā stāvoklī. Atslāpsti, palaid vaļā un koncentrējies uz savu personīgo labsajūtu, kur tava zemapziņa kontaktējās ar tavu apziņu un fizisko ķermeni. Es vēlos, lai tu palūdzi savai zemapziņai, lai viņa dara pašu labāko un pašu dziedināšāko darbu priekš tevis, lai viņa tevi atbalsta un palīdz tev sasniegt tavus mērķus. Jo tu dodies dziļāk, tu saproti, ka tev nav jāgaida motivācija. Tu dari lietas, lai kļūtu motivēta. Šis mirklis ir sekundes lēmums. Pat tad, ja tev ir jāuzliek modinātājs ar atgādinājumu, ka tev ir kaut kas jādara, piemēram, atgādinājums klausīties šajā ierakstā. Bez atrunām, tu uzreiz arī viņā vari klausīties. Pat tad, ja tev jāpamostās 20 minūtes agrāk no rīta. Tu to dari un ar laiku tas jau tev būs lielisks ieradums. Tu katru dienu tev saki, es to gribu, es esmu pieņēmusi lēmumu, es sev pavēlu mainīties, es esmu izvēlējusies mainīt savu dzīvi, mans ķermenis dievina pārmaiņas. Izmanto spēcīgus un pavēlošus, aizraujošus vārdus. Jo paši svarīgākie vārdi, ko tu savā dzīvē jebkad dzirdēsi, ir vārdi no sevis, vārdus, kurus tu saki pati sev. Iedomājies, ka tu vari mainīties katru dienu. Tu vari mainīt, ko tu domā, un šīs maina, ko tu dari. Pamodies katru rītu un pasakies, kas tev ir un kāda tu esi. Tev vārdi izmaina tavu realitāti. Katru dienu tu sev saki, es sevi mīlu, es mīlu savu dzīvi, es mīlu jaunas iespējas savā dzīvē, es mīlu savas lieliskās izmaiņas, es mīlu savu darbu, es mīlu savu izvēli mainīties, es mīlu būt mierīga, es mīlu būt mamma, es esmu lieliska sieviete, es esmu lieliska persona. Tavs prāts mācās no atkārtošanās, jo biežāk tu sev teiksi labas lietas, jo lieliskāks būs tavas pārmaiņas. Tu sevi uzslavē katru dienu, tā ir daļa no tevis, tu mīli sevi uzslavēt,
jo biežāk tu to darīsi, jo dabīgāk un vieglāk tas notiks. Tu esi motivēta pārmaiņām, tu esi lieliska, tu esi gatava atstāt pagātni aiz muguras un dzīvot savu dzīvi brīvi, mierīgi, harmoniski, pat tad, ja kaut kas nenotiek pēc tava prāta. Tu to viegli palaid vaļā, atlaid, tu to aizmirsti viegli. Tu izmaini, kā tu par to domā. Tu izmaini vārdus, piemēram, no slikta diena uz šī bija pilna diena ar izaicinājumiem un pārbaudījumiem, bet es ar to esmu lieliski tikusi galā. No mans bērns padara man traku uz mans bērns ir bērns. Viņš mācās, viņš pārbauda mani, bet man ir iespēja, ka man ir bērns. Tātad jūties motivēti, jūties lieliski, jūties brīvi, jūties skaista, jūties atbrīvot, tu izmaini savas domas un vārdus, bildes, kuras tu izveido savā galvā. Un ar to tu izmaini darbību savā dzīvē. Tu izmaini rīcības, tavs prāts ir lielisks, un tagad tu iemācies ar to strādāt. Pavēlēt viņam tieši to, ko tu gribi. Ja tu sev teiksi, ka es esmu muļķa, tad tavs prāts arī domās, ka tu esi muļķa. Bet ja tu sev teiksi, cik lieliska, gudra, superīga es esmu, tavs prāts tam noticēs. Un tu ar laiku to sāksi sajust. Man balss tev seko, šie vārdi maina tevi. Viņi atstāja lielisku, spēcīgu, dziedinošu iedarbību uz tevi. Paliekošu iedarbību. Tā. Tagad jūtot pārmaiņas, zinot to, jūtot to, dzīvojot to. Šīs pārmaiņas ir kaut kas, kas tu esi. Es skaitīšu no 1 līdz 5, un tu atgriezīsies atpakaļ no šī hipnotiskā transa. Tātad 1 un 2. Tu vari lēnām mierīgi atgriezties pie savas apziņas. 3. Jūtoties lieliski, jūtoties brīva, jūtoties spēcīga, jūtoties atslābināta, jūtoties motivēta. 4. Jūtoties dziedināta. 5. Jūtoties pamodusies pie savas pilnas apziņas. Atver savas acis, piepildīt savas plaušas ar gaisu, ievelc dziļu elpu ar smaidu uz savām lūpām. Un, protams, ja tu klausies šajā ierakstā pirms gulētiešanas, tu pilnīgi noteikti vari iegrimt dziļā, veselīgā, mierīgā miegā, dziedinošā miegā. Tu sapņos pašus labākos, mierīgākos, laimīgākos sapņus, un tu pamodīsies no rīta mierīga, viegla, motivēta un laimīga tieši šajā laikā, kad tev ir jāpamožās. Lieliski!